Uz galda esošās lietas vai tas, kāda kārtība ir tavā mājoklī, var liecināt par to, kas ir sagaidāms nākotnē, var liecināt par tavu gaidāmo likteni. Grieķu valodā vārds kosmos nozīmē kārtību un skaistumu. Un sengrieķu mitoloģijā kosmos, jeb skaista kārtība, tiek pretnostatīta haosam. Arī Bībelē, 1. nodaļā, Bībeles sākumā ir teikts, ka iesākumā zeme bija neiztaisīta un tukša, un citiem vārdiem bija haoss, un perfektais Dievs ieveda tajā kārtību. Gan Bībelē, gan citās reliģijās, kā arī zinātniski ir pierādīts, ka kārtība cilvēka galvā un cilvēka sirdī iekšējā pasaulē, kas atbilst universāliem principiem, dara cilvēku skaistu un spējīgu funkcionēt un valdīt pār apstākļiem, valdīt pār sevi un valdīt pār haosu. Tātad mūžīgā cīņa starp haosu un starp dzīvību, jeb kārtību. Tāpēc nekārtība mājās vai darba vietā var liecināt par haosu arī cilvēku iekšējā pasaulē. Protams, ne visos gadījumos šķietamais haoss ir haoss, bet ja cilvēks nekontrolē un nezina, kur kas atrodas, ka visa māja nolīmēta ir lapiņās ar dažādiem maznozīmīgiem atgādinājumiem, tas var liecināt, ka ir galvā nekārtība un ir problēma. Nekārtība galvā izraisa nekārtību dzīvē un spiež darīt to, ko cilvēks nevēlas apstākļus spiest. Tātad nekārtība ierobežo brīvību pēc tam, kad ir jādara tas, ko to pavisam negribās darīt. Zinātniski ir pierādīts, ka cilvēka smadzenēs ir iebūvēta vajadzība pēc sakārtotības, pēc pareizības un pēc prognozējumības, pēc skaistuma, pēc simetrijas. Neskatoties uz to, uz dažādām mākslas tendencēm, kas mums rāda pavisam pretējo. Gan dzīvnieku, gan cilvēku pasaulē cilvēku acis mīl redzēt pareizi, simetriskas formas un harmoniju. Un cilvēku ausis mīl dzirdēt perfekti sakārtotas un pareizas notis. Taču, kad mēs redzam nekārtību un haosu, tās brīdina par tuvojošos bīstamību. Floridas psihologi pētīja 5000 amerikāņus vecumā no 32 līdz 84 gadiem un atklāja, ka lieki priekšmeti un nekārtība uz darba galda, kas neattiecas uz izpildāmo uzdevumu, samazina koncentrācijas līmeni, produktivitāti un negatīvi ietekmē prāta stāvokli. Tas arī noved pie stresa un liekas enerģijas tērēšanas. Citā pētījumā tika noskaidrots, ka 60% darbinieki vērtē savus kolēģus pēc kārtības uz galda vai darbvietā, un daži no šiem kolēģiem pat ir šausmās redzot haosu kolēģi darba vietā. Un tā ir dabiska reakcija, kas brīdina normālu cilvēku nesaistīties ar šādu cilvēku. Nekārtības dēļ zūd jēga kaut ko darīt vai sasniegt, jo nav paredzama rezultāta, kas izraisa stresu, vilšanos un apātiju. Tu nevari paredzēt rezultātu, jo galvā haoss. Psiholoģijas profesors Šerijs Kārters ir teicis, ka nekārtība pārslogo mūsu apziņu un jūtu orgānus un izraisa nogurumu, jo savās mājās kārtība ir jāuztur vienmēr un regulāri. Un tas parādās arī citās lietās pēc tam. Izvērtē, kā ir ar tavu kārtību tavā telpā, prātā un dzīvē, un ļauj skaistumam un kārtībai dominēt, neierobežo savu brīvību un esi laimīgs. Čau, līdz nākamajai reizei!